Mani sauc Indra, man ir 28 gadi. Tam visam, kas ar mani ir noticis pēdējā gada laikā, vispār ir ļoti grūti noticēt. Man izoperēja resno zarnu un iet uz šo operāciju lēmumu pieņemt bija ļoti grūti, un tas vilkās 8 mēnešus. Es atlidoju no Spānijas, un pēc kādas nedēļas man sāka pampt kājas. Latvijā bija plus 35 grādi karsts. Es domāju, ka tas ir no lidojuma, jeb arī augstās gaisa temperatūras. Tā kā es nevarēju tikt pie sava ģimenes ārsta, es sarunāju veselības centrā 4 ģimenes ārstu, pie kuras aizgāju. Viņi teica, ka tas droši vien ir no karstuma, tagad visiem tā esot. Ļoti karsts pēkšņi esot kļuvis. Un tur man pateica, lai es dzeru gurķu un selerijas sulu un tur kājas uz augšu. Bet es viņam nepaklausīju un devos tomēr pie sava ģimenes ārsta pēc asins analīžu norīkojuma. Un saņemot šīs analīzes, es vērsos pie citiem dakteriem, kas tālāk man ievietoja slimnīcā, kur atklāja zarnu vēzi 1. stadijā. No sākuma man teica, ka man varētu būt vēzis, nevis ka man ir vēzis, un es centos visādiem citiem alternatīviem medicīnas veidiem panākt, lai man nebūtu vēzis. Šoks, neticība ārstam, nepieņemšana, vienkārši savu emociju nepārvaldīšana, kad vienkārši tu raudi, bet tā kā asaras, bet tu nesaproti, kāpēc īsti. Tu kā ļoti negribi raudāt, bet tomēr tek. Dažus draugus es pazaudēju. Viņi nesaprata. Arī tad, kāpēc es nevaru atvēlēt viņiem vairs laiku, kāpēc es varbūt negribu ar viņiem vairāk iet kaut kur, ko varbūt tā nebija negribēt, bet vienkārši izvēlēties vai mājās pasēdēt, vai ar viņiem, es tomēr izvēlējos mājās. Viņi vairs nav mani draugi vienkārši. Tādēļ, ka viņi vairs negrib ar mani kontaktēties, jo es esmu savādāka. Jo man ir maisiņš. Es nomainīju darbu, jo arī iepriekšējā darbā ne īsti to saprata. Ir kaut kādi stereotipi, jā. Pirmā slimnīcas ķirurgs, laikam, Andrejs Pavārs, kurš vienkārši paprasīja, vai tu gribi dzīvot. Atbilde, protams, bija jā. Līdz šim neviens nebija uzdevis tādu jautājumu. Un pēc nedēļas jau man bija operācija sarunāta. Ir liels informācijas vakums, tukšums, tu neko nezini, bet nezini, ka ir tāda stomaspiedrība, jo to es uzzināju nejauši internetā, googlē, tikai neviens neko nesaka, ne ārsts, ne ģimenes ārsts. Es vēlējos iepazīties ar kādu cilvēku, kuram ir maisiņš, 8 mēnešus man tas neizdevās. Es prasīju stomaspiedrībā, viņi teica, jā, viņiem ir 138 cilvēki, bet neviens negrib ar kontaktēties. Tad man iedeva kaut kādu meiteni Vācijā, ar kuru es noskaidroju jautājumus, kā ir dzīvot ar to stomu, kā ir ēst, kā ir gulēt, kā ir peldēt vai var to darīt. Un tad ar to meitenes palīdzību es sapratu, ka nekas jau nemainīsies, es nepalikšu ne kropli, nekas nemainīsies. Man likās, ka viņš būs liels, briesmīgs. Es neiedomājos internetā paskatīties, kādi ir citiem. Es vienkārši likās, ka es nevarēšu nekad vairs peldēt. Es pagājuši gadu nopirku abonementu peldēšanu. Domāju, tagad peldēšu pēdējo reizi dzīvē, bet tā nav. Sadzīvot ir jāmācās, ir grūti. No sākuma ir bail iziet cilvēkos, jo liekas, ka visi redz, ka tev viņš ir, kamēr tu pierod, ka tā nav. Man vairs nepamst kājas, man vairs nesāp ceļu locītavas. Arī galva nesāp. Es jūtos labi, es varu darīt. Man vairs nav nogurums. Es varu iet kopā ar draugiem uz pasākumiem. Mana dzīve ir un var būt pilnvērtīga. Vēzis nav nolemtība. Skaidrot pacientiem un tuviniekiem, ka tas nav nekas briesmīgs un ka to var ārstēt sākotnējā. Vienkārši ir jāatklāja laikus. Un arī tās zāles, kas ir, palīdzēt iegādāties, jo šobrīd Latvijā ir tikai viena firma, kas viņas ieved.